Ingūna Lubau, Bērnu Kliniskās Universitātes slimnīcas bērnu kardioloģe un Rīgas Tradiņu Universitātes asociētā profesore. Biežākais cēlonis, kādēļ bērniem ir nepareiza sirds, tā ir iedzimta sirdskaite. Tad, kad bērniņš atrodas mammas vēderā, pirmajās 12 grūtniecības nedēļās sirds struktūras veidojas. Un visbiežāk jau nezināma iemesla dēļ sirds struktūras izveidojas nepareizi. Un daļa no šīm sirds nepareizībām ir tāda, kas ir speciāli jāaprūpē tiklīdz bērns piedzimst, kas prasa gan medikamentozu ārstēšanu un ķirurģisku korekciju jau pirmajās dzīves dienās, dzīves nedēļās. Šo patoloģiju dēļ ir ļoti būtiski par to zināt jau pirms bērna piedzimšanas. Tādēļ daļai grūtnieču ir vajadzīgs tāds izmeklējums kā augļu ehokardiogrāfija, kur visoptimālāk ir veikt laikā no 20 līdz 24 grūtniecības nedēļām, kad jau ir viegli izvērtēt, kā sirds struktūras ir izveidotas. Ir bijuši daudz pētījumi, lai gan atrastu šos cēloņus, bet tie visbiežāk ir ar konkrēto ģimeni nesaistīti. Ir pierādīts, ka paaugstināta radiācija, gan arī vīrusu infekcijas grūtniecības sākumā, ja sievietei ir hroniskas saslimšanas, kuras jāārstē ar medikamentiem, kuru blakus efekts var būt slikts uz augļu struktūru veidošanos. Ja sievietei ir pirmā tipa cukura diabēts, fenilketonūrija, ja tiek lietoti toksiski medikamenti, smēķēšana, alkoholisms, kas traucē augļu struktūrām veidoties. Tā kā praktiski var izvairīties no vīrusu infekcijām un, protams, ļoti rūpēties par savu veselību, grūtniecību plānot, jo nereti arī hronisku slimību ārstēšanā var izvēlēties uz to laiku, kad iestājas grūtniecība un noris grūtniecība mazāk bīstams medikaments.